Labdien visai handbola sabiedrībai! Šodien Latvijas Handbola federācijas telpās notiks izloze gaidāmajam pludmales handbola čempionātam, kas jau šajā nedēļas nogalē sāksies Nemo atpūtas centrā. Šogad mums ir paredzēti 3 posmi Jūrmalā, Jēkabpilī un Ventspilī ar fināla turnīru noslēdzošo turnīru Rīgā. Šajā pirmajā posmā, Nemo posmā, ir pieteikušās 9 vīriešu komandas un 6 sieviešu komandas. Un tagad notiks izloze, kurā aicināti piedalīties Dmitrijs Bražņikovs un projektu vadītājs Ivars Čerņavskis. Tiks izlozētas komandas un attiecīgi sagrupētas pa vietām, lai mēs varētu precizēt kalendāru un komandas zinātu izcīņas kārtību. Abas, gan vīriešu, gan sieviešu komandas sacensties pēc viena apļa principa, un beigās būs 2 fināla spēles, kurās tiks izspēlēts mazais un lielais fināls. Attiecīgi komanda cīnīsies par 3. un par 1. vietu. Tā, tagad sāksim izlozes procedūru. Sarkanajās bumbiņās ir paslēpušās sieviešu komandas un priekšā arī 9 vīriešu komandas. Sāksim ar sieviešu komandām. Lūgums. Pirmā bumbiņa ir atvērusies. Komanda Reiva no Dobeles. Jā. Komanda Esti. Aizdoms, ka no Igaunijas. Komanda no Jēkabpils. Komanda SSS no Salaspils. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Un 6. komanda Olainas Dīvas. Un tāda pati procedūra arī būs saistībā ar vīriešu komandām. Komandas tiks saranžētas no 1. līdz 9. Pirmā komanda, viena no Latvijas pieredzējušākām komandām, handbola klubs RVR. Otrā komanda Saules dēli, pārstāvēs Jūrmalu. Trešā komanda, ļoti garš un grūts nosaukums, Who the F is Morten Olsen? Ceturtā komanda, handbola klubs Vaņode. Piektā komanda, handbola klubs Ogre. Sestā komanda Zaļie. Septītā komanda Mailing Group Tenaks.
8. komanda Lindorf Blue Jackets. Un pēdējā komanda kas noslēdz tabulu, ir komanda Celtnieks. Tad šāds izskatās komandu izvietojums pa grupām. Sievietēm tātad 6 komandas, vīriešiem 9 komandas. Šīs dienas laikā mājaslapā arī tiks publicēts oficiālais sacensību kalendārs. Paldies par uzmanību un turpinām sekot līdz jaunumiem par pludmales handbolu šīs sezonas aktualitātēm.